Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno, un mēs turpinām skatīties, ko lūdza Dāvids, kā lūdza Dāvids. Un tā ir vēl viena lūkšana, kas ir ierakstīta Bībelē mums par paraugu, mums par pamudinājumu pirmajā laiku grāmatā 17. nodaļā. Un mēs esam 19. 20. pantā, kur Dāvids saka: Ak, kungs, sava kalpa labad, un pēc tava paša sirds nodoma tu esi visas šīs lietas darījis, lai visas šīs varenās lietas kļūtu zināmas. Kungs, nav neviena, kas ir tāds kā tu, un nav neviena cita dieva atskaitot tevi vienīgi pēc visa tā, ko mēs esam ar savām ausīm dzirdējuši. Dāvids atzīst divas lietas. Pirmkārt, ka Dievs darbojas mums par labu, un otrkārt, ka tāds ir Dieva sirds nodoms. Vēl ko viņš atzīst, ka nav neviena tik labvēlīgi noskaņota pret cilvēku kā Dievs. Dievs ir visvairāk ieinteresēts tajā, lai tev klātos labi, lai tev sekmētos, lai tev veiktos. Tu esi viņa mīļais bērns. Un kad mēs mīlam savus bērnus, mēs vēlam viņiem labu, lai ko tas mums maksātu, vai ne? Tieši tāpēc bija Jēzus Golgātā, lai mums tiktu piedoti grēki, lai mēs varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Cik no mums zina, ka bez Dieva dzīve nav pilnvērtīga? Mēs to apzināmies. Zināt, mēs varbūt to zinām, bet vai mēs to apzināmies savās ikdienas gaitās? Un tad ir vēl viena atziņa, ko pasaka Dāvids šajos 2 pantos. Pēc visa tā, ko mēs ar savām ausīm esam dzirdējuši. Lūk, kāpēc ir svarīgas mūsu liecības par to, ko Dievs dara mūsu dzīvē. Tā Dievs ir sakārtojis šo pasauli, ka mēs liecinām par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Man bija brīnišķīgs pārsteigums un ieprieca. Es nevarētu teikt, ka tas bija pārsteigums patiesībā, jo, kad Dievs dziedināja mana vīra kāju pēc potītes izmežģīšanas, un nākamajā rītā viņš aizgāja tā, it kā nekas nebūtu bijis, tā bija liela slava Dievam. Pat mans vīrs visu laiku brīnījās par to. Bet šajās dienās notika vēl kaut kas. Pat to pašu kāju, tajā pašā darbā. Tur bija tā situācija, cik es sapratu, tāda, ka viņi sita mietus ar lielo veseri, un tas veseris nolūza no kāta un trāpīja mana vīra kājai pat virs ceļgala. Man vīrs ienāk darbā, pēc darba ienāk pie manis veikalā, atkal klibodams. Godīgi sakot, man rokas nolaidās. Un, protams, pirmā sātana sēž uz pleca un saka, vairs jau Dievs nedziedinās. Ko es lai saku? Dievs ir varens, Dievs viņa vārds darbojas. Šorīt mans vīrs ir atkal darbā ar veselu kāju. Slavēts Dievs. Mīļie, liecināsim par to, ko Dievs dara mūsu dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievam no tā ir gods. Un cilvēki, dzirdot mūsu liecības, saņem stiprinājumu un iegūst cerību un arī ticību. Dievs dara varenas lietas mūsu dzīvē. Mums vajag tikai ieraudzīt to. Nevaram ieraudzīt. Lūdzam, Dievs atver mums acis ieraudzīt tavus darbus mūsu dzīvē. Dieva roka ir allaž pār mums. Viņš mūs stiprina, viņš mūs vada, viņš mums dod gudrību. Viņš mūs ved pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Un viņš sagaida, ka mēs savā pateicībā viņam dosim godu ar to. Tāpēc, sakojot Dāvida piemēram, kas mums ir rakstīts mūsu brīnišķīgajā rokas grāmatā visai mūsu dzīvei, izmantosim šo lūkšanu kā stiprinājumu sev un citiem. Tēvs, es tev pateicos, ka tu mūsu labad un pēc sava paša sirds nodoma esi visas lielās lietas darījis, lai visas šīs varenās lietas kļūtu zināmas. Kungs, nav neviena, kas ir tāds kā tu, un nav neviena cita dieva, atskaitot tevi vienīgi pēc visa tā, ko mēs ar savām ausīm esam dzirdējuši.
Paldies, Tēvs, ka tu dari daudz lielu un brīnišķīgu lietu manā dzīvē, mana brāļa un manas māsas dzīvē. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu lielo, bezgalīgo, brīnišķīgo mīlestību, laipnību un vadību man. Es pateicos Tev, es dodu Tev visu godu un slavu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.